Mēs visi redzējām, kas šodien domas sēdē notika. Bija interesanti, vai ne? Vai jūs vēlreiz varētu izskaidrot, kā koalīcija domas tapa, tiem, kas, teiksim, tur nebija tuvumā un to cieši neredzēja. Otrs lielākais Jelgavnieku skaits balsoja par Saskaņas centru. Viņiem ir 4 vietas, valstī arī popularitāte liela, bet jūs faktiski ar to neesat rēķinājies un koalīcijas līgumu parakstījāt tikai ar partijām, kas ieguva attiecīgi 2 vietas domē, 1 vieta domē. Tāpēc tā. Principā mēs jau pašā sākumā pateicām to, kā mēs vēlamies strādāt un kā mēs strādāsim. Un tie, kas bija gatavi nākt ar mums strādāt, tie arī pievienojās. Valskis saka, ka Saskaņas centrā līderis, ka faktiski jau neuzrunājāt un nepiedāvājāt īstas sadarbības. Ne, mēs ar viņiem tikāmies, viņi izteica savus vēlmes, bet šīs vēlmes joprojām dažas ir aktuālas. Un tas lēmums bija tāds, kāds bija mūsu lēmums, un viņa lēmums ir tāds, kāds ir viņa lēmums. Varbūt tad uzreiz pie darbiem ķeroties. Kas ir tas galvenais, kas nākamajās nedēļās būtiski tagad jau būs jādara, kā jums šķiet? Protams, pats svarīgākais šobrīd tātad ir budžeta grozījumi. Saprast to, cik daudz pašvaldības budžets ir ciets no tā, ka valsts budžets ļoti daudzām programmām šobrīd uz pašvaldībām vairs nenāks. Līdz ar to saprast, ko nozīmē bērnu dārza algas, saprast, ko nozīmē sporta skolas finansējuma noņemšana, saprast, ko nozīmē tautas mākslas kolektīvu nefinansēšana. Viss šīs lietas šobrīd ir procesā. Viņas tiek apzinātas, un nākošo nedēļu mēs sāksim skatīties, kādi tad, ņemot vērā gan algu samazinājumus, ņemot vērā visas šīs lietas, kāds izskatīsies sloks uz budžetu un kā mēs viņu varēsim risināt. Kad, cik ilgā laikā to lielu apjomu varētu aptvert un šos grozījumus sagatavot, kā jums liekas? Šobrīd ir ļoti grūti vēl šīs lietas teikt, jo vēl likumi nav pilnībā atnākuši līdz mums, viņi ir pieņemti, bet viņu redakcionāli vēl viņi top un nāk, arī ministra kabineta noteikumi ļoti daudzām lietām. Līdz ar to šodien kaut ko teikt par to, kad tas varētu notikties, ir ārkārtīgi grūti. Mēs prognozējam, ka tas varētu būt jūlija beigas, augusts. Jau pirms vairākām nedēļām bija skaidrs, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis, šī prognoze būs ļoti samazināta, un pašvaldībai tas laikam ir diezgan sāpīgs. Šobrīd vēl likums galīgā redakcijā mums nav skaidrs, kā viņš izskatīsies, bet, protams, ka samazinājums ir. Un ir noteikti. Vai runa par 2 miljoniem? Nē, ir runa par 2 miljoniem, kuri varētu būt kopumā, ņemot vērā to slogu, kurš uznāks ar pārējām lietām. Jo mēs esam jau pirmajā cēlienā, tātad pēc decembra beigās, tā saka, decembra nakts likuma gaismā mēs esam jau izdarījuši samazinājumus. Un šodien mums ļoti precīzi jāsaprot, kā šie nākošie samazinājumi attiecās uz pašvaldības budžetu, uz pašvaldību darbinieku algu. Skaidrs ir tas, ka mums šodien ir nepieciešams, rupi sakot, algās samazināt vismaz, ietaupīt vismaz 1 miljonu. Līdz ar to strādāsim pie tā, lai tas tā būtu. Ja es pareizi saprotu šo vismaz 1 miljonu ietaupīt algās, to soli jau jūs esat spēruši. Uzsākuši. Jā, bet izlēmuši, teiksim tā. Liekot cilvēkiem iet, visiem pašvaldības struktūrā strādājošiem, neraugoties uz viņu algas apmēru, iet neapmaksāt atvaļinājumā 4 nedēļu. Nevis liekot, bet mēs esam vienojušies. Kāds ir atbalsts cilvēku piekrītam? Pagaidām tie, kas ir lūguši, tie ir arī šo bezalgas atvaļinājumus saņēmuši. Viņi ir lūguši paši? Protams. Nevis viņi ir lūgti iet atvaļinājumā? Kā mēs uz kādu juridisku pamatu mēs tā varam darīt?
domas izpildirektora rīkojums. Nu, es jums jau kuro reizi mēģinu iestāstīt to, ka bezalgas atvaļinājumā var cilvēks aiziet savstarpēji vienā. Tātad lūguma raksts un viņa rezolūcija. Bet, vienalga, kā tas tur formāli tiek nokārtots tādā veidā, cik es saprotu, doma ir ieplānojusi apmēram 1 miljonu latu ietaupīt. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka pilsētas svētki ir diezgan vērienīgi, tiek svinēti, tagad Smilšu skulptūra festivāls. Pilsētas svētki un vispārējie pasākumi nav paredzēti domas darbiniekiem, tie paredzēti pilsētas iedzīvotājiem. Mūsu šodien uzdevums ir maksimāli sniegt dažādus piedāvājumus, pakalpojumus pilsētas iedzīvotājiem. Un šobrīd nav prioritāras domas darbinieku algas, bet ir prioritārs tas, ko mēs piedāvāsim kādus pakalpojumus pilsētas iedzīvotājiem. Arī 3000 pašvaldības struktūrās strādājušie cilvēki ir pilsētnieki. Jā, protams. Viņiem, teiksim, tas nozīmē diezgan lielu finansiālo priecību. Jā, protams, bet šobrīd... Kāpēc tādas prioritātes mēs turpinām vērienīgi svinēt, gatavojam pasākumus? Es neteikšu, ka es negribu, tas ir jūsu interpretācija vērienīgi svinēt. Mēs turpinām pilsētas iesāktos darbus un projektus. Tā skaitā arī ielas labojam, tā skaitā arī torni būvējam, to visu dara. Bet jūsu prioritāte ir bijusi ņemt no algām. Mūsu prioritāte. Taupīgāk rīkoties citās jomās. Mūsu prioritāte ir pirmām kārtām saglabāt pilsētas pārvaldē maksimāli iespējamo darbinieku skaitu. Mēs esam pašā sākumā jau definējuši, ka mēs šādu ceļu iesim, samazinot algas. Maksimāli saglabājot līdzekļus pasākumiem, notikumiem, pakalpojumu sniegšanai. Tā ir mūsu prioritāte. Mēs esam viņu pateikuši jau decembrī, janvārī, un tā mēs turpināsim darīt. Valdība ir mazliet savādāk rīkojusies. Jā, viņi atlaiž reģionos cilvēkus, kuri pēc tam nāk pie mums pēc sociālajiem pabalstiem. Paldies viņiem par to. Teiksim, ka viņi to, ko jūs jau minējāt, ka par trešdaļu samazināt šos te ierēdniecību vai valsts aparātu. Jūs tad, principā, tāds... Mēs dodam iespēju... Jūs negatavojaties tomēr pārskatīt. Visi cilvēki ir vajadzīgi, kas mēs dodam iespēju cilvēkam izvēlēties, vai strādāt par šādu algu, vai iet projām un mēģināt taisīt pašam savu biznesu. Protams, ka šodien nevar teikt to, ka netiks arī kādā vietā kāds samazināts. Protams, izvērtējot visu darba apjomu, kāds ir, jo šodien jau nevar sākt vērtēt apjomu. Es negribētu teikt, ka mums vajadzētu iet tā, ka valsts šodien iet mehāniski griež. Mums ir jāsaprot, kādi darbi mums ir jādara, kādi šajos darba apjomos ir slodzes, un izējot no tā, mēs vērtēsim darbinieka vajadzību pēc viņa apvienošanu vai vēl kaut kā savādāk. Vai es runāju iepriekš par tiem svētkiem, bet ir, teiksim, arī ir bezmaksas avīze, ko Jelgavas pašvaldība uztur, finansē. Jā. Vai tā arī šobrīd ir uzskatāma par pašu svarīgāko vai vienu no svarīgākajām lietām, kurai nevar aiztikt? Tā ir viena no svarīgām lietām, ko mēs esam arī definējuši. Viņai līdzekļi ir iebalsoti budžetā. Protams, kad arī tur būs meklējumi un samazinājumi, bet šobrīd mēs uzskatām, ka it sevišķi šajā brīdī pilsētas iedzīvotājiem ir jābūt informētiem par to, kas notiek pilsētā, kādi lēmumi tiek pieņemti, kāpēc viņi pieņemti ir tādi, un kādas ir arī ne tikai pilsēta, bet arī kā pilsēta pat dzīvo un elpo. Arī, piemēram, pašvaldības sabiedrisko attiecību sektorā bija 5 cilvēki, tagad tiek pieņemts 6. vēl viens preses sekretārs. Kā tas izskatās kontekstā ar šo budžetā ir iestrādāts algu fonds, ir štata vietas, kuras šobrīd likuma noteiktā kārtībā ir aizpildītas. Jaunas nodibinātas nav nevienas.